Mediji pārsvarā runā par politisko teātri, bet vai esat dzirdējuši par kristīgo? Pirms dažām nedēļām tāds notika Mateja Baptistu baznīcā, kad tur pulcējās konfesiju un reliģisko grupu vadītāji vai galvas, lai viens otram un arī visiem klātesošajiem apliecinātu un pierādītu, ka viņi ir ļoti svarīgi, ka viņi ir ļoti garīgi. Redzējāt, kā viņi bija ģērbušies, kādas stūtes viņiem bija uz galvām un kādi milzīgi krusti karājās to kaklos. Lai viņi pierādītu viens otram, ka ir pazemīgāki par citiem un ka viņos nav itin nekādas paštaisnības, jo visi apliecināja kā viens, ka tik ļoti vēlas un ir gatavi mācīties no šīm citām maldu grupām. Vienīgais, no kā viņi nav gatavi mācīties, ir no Dieva vārda, jo ja viņi turētu to, kas stāv rakstīts, tad viņi nepiedalītos šādās pasākumos, šādā kopībā ar antikristiem, ar maldu mācītājiem. Un ziniet, laikam jau, ka jāsaka godīgi, ka šajā pasākumā neviena patiesa Kristus sekotāja, tāds, kurš nav atkritis no patiesās Kristus mācības, tur tāda cilvēka nebija. Kāpēc es atļauju šo saukt par teātri? Jo mēs zinām, ka visas šīs grupas vēsturiski tāpat arī šajā laikā uzskata, ka ir patiesības nesēji. Te varētu skatīties uz dažādiem sakramentiem, uz pestīšanas jautājumu, uz kristības jautājumu un citām lietām. Marijas kultu, protams, bet viens no acīm redzamākajiem bija šis sievietes jautājums, jo gandrīz visas šīs konfesijas taču neordinē sievietes. Tātad vismaz šajā jautājumā tās turas pie mācības, kas ir pareiza mācība, ka sievietei nebūs valdīt vai vadīt draudzē, nedz arī mācīt draudzi vai mācīt īpaši vīriešus. Bet šeit uz skatuves atradās divas sievietes, kuras bija kā mācītājas un pat vadītājas savās konfesijās. Un šie liekuļi tur atradās kopā ar viņām, tad uzlika tām rokas, lūdza par viņu kalpošanām, par draudzēm, un tad šīs sievietes arī uzlika rokas šiem te saucamajiem vadītājiem un lūdza par viņiem. Acīm redzot, zinot un skaidri saprotot, ka šīs konfesijas taču neatbalsta šādu praksi un uzskata to par nebiblisku, bet visi spēlēja līdzi. Jā, jo agrāk jau ekumeniskajos pasākumos tas bija normāli, ka tur tie vadītāji sanāca kopā, bet sieviešu jautājums bija tāds tabū. Tad tagad mēs redzam, ka sievietes jau tiek uzņemtas, tad nākamais ir no alfabētiskās kopienas. Būs kāds mācītājs, jo tagad arī tur bija mēļi, manipulātori pārstāvēt šīs draudzes, kas ir nebiblisks, kas ir atkrišanas draudzes. Visi tur bija milzīgi labā sadraudzībā. Nu tad skatīsimies, kur tālāk šis teātris vedīs un kad būs nākamā izrāde. Esiet gatavi?